Kāpēc un kam ir vajadzīgas šādas mācības, karmas atstrādāšana un citas garīgās zināšanas? Kopš cilvēks pastāv, garīgums tiek dēvēts par augstāko inteliģenci. Tas nav saistīts ne ar vienu no pasaules reliģijām, kā to mīl uzskatīt daudzi. Karmas atstrādāšana ir garīguma pamats, jo tieši tās dēļ katra cilvēka dvēsele regulāri atgriežas uz planētu Zeme, lai saprotot mācību, atstrādājot problēmu, tā varētu augt, attīstīties, lai paaugstinātu savas vibrācijas un lai sasniegtu augstāko attīstības pakāpi. Un lai rezultātā varētu pilnvērtīgi baudīt un novērtēt savu dzīvi. Un patiesībā taču katrs to grib, vai ne? Arī tu. Gadu tūkstošiem ir pierādījies, ka tie cilvēki, kuri apgūst un pielieto ikdienā garīgās mācības, ir bijuši īpaši veiksmīgi savā jomā, un viņi visi ir baudījuši savu darbu un savu dzīvi. Un jau Alberts Einsteins ir teicis, ka visuma un dabas likumu harmonija cilvēkiem atklāja augstāko un dziļāko garīgo zināšanu līmeni, kas ir daudz pārāks par cilvēka ikdienas izglītības sistēmas mācībām, sistemātisko loģisko domāšanu un rīcību. Un ja to ir teicis Einsteins, tātad, ja viņš tā ir uzskatījis, tad tam ir pamatots iemesls, vai ne? Tātad, ievērojot visuma likumus, rīkojoties pēc to principiem, cilvēks savā dzīvē var sasniegt un iegūt jebko, ko viņš vēlas, jo visuma likumi ir nepārtrauktā darbībā un ietekmē katra cilvēka dzīvi. Tieši tāpat kā karmas likums. Tas nostrādā vienmēr, neatkarīgi no tā, vai cilvēks to zina, atzīst vai noliedz. Tāpēc jau kopš senatnes ir radušās dažādas garīgās mācības, kas ir vajadzīgas katram cilvēkam, lai viņš varētu attīstīt savas spējas, talantus, pašnovērtējumu, un lai viņš kļūtu laimīgs un bagāts visā, kas viņam ir svarīgs. Tātad, es neesmu izdomājusi ne garīgās mācības, ne karmas atstrādāšanu. Tas, ko es mācu citiem, ir tikai mans ceļš, manu skarbo dzīves un karmas mācību pieredze, nepārtraukta attīstība un rezultāts. Un tieši ar to es dalos un mācu citiem. Taču ir kas īpašs, kas bija jādara man. Visas esošās senās prakses, ar kurām es strādāju līdz 2014. gadam, man bija jāpārveido uz jauno enerģiju spēku, ātrumu un precizitāti. Un, ja tu gribi, es varu iemācīt arī tevi strādāt ar sevi, ejot līdzi laikam un izbaudīt tieši jauno enerģiju, spēku, ietekmi uz likteni, uz visiem dzīves notikumiem.